sācies nenormāli skaists rīts. Kas var vēl būt skaistāks par šo, ka tu no rīta paņem, piecelies uzreiz un ieliec baseiniņā foršā. Tad te ir šūpulkrēsls, te ir sauļošanās krēsls, te ir balkoniņš augšā viņam ar lietas sargiem, tur vispār foršu vakar pasēdējām. Jā, nu, mēs esam ļoti bagātā mājā atstāt. Mums tikko uzticēja visu māju. Normāli. Vienkārši saimnieks aizgāja prom, un mēs esam gigantiskā mājā vien paši, Austrijā. Eka ķapoļ! Nav vispār slikti! Es vispār esmu šokā. Katru diegu. Šitā ir virtuvīte, kur mēs ēdam. Šeit mēs sēdējām un ēdām. Tāpat arī gultiņi. Mūsu istaba ir šeit. Šeit mēs guļam, šī ir mūsu gulta. Te ir televizors, mums ir skats palogs šāds. Diezgan skaists arī, tepat koks var paraustīt. Spogulis. Un te ir jūras, kas mazgā. Tas ir ļoti gudri, ko tu dari. Šitā ir mūsu, nevis mūsu, bet nu šeit. Pasies viņam ūdenskritumu krāvu. Jā, un pasies to ūdens. Tādu krāni es vēl neesmu redzējis. Kaut kas jauns. Te mēs kakājam un čurājam. Šita mēs mazgājamies. Tad šī ir viesistaba. Tad mēs klausījāmies mūziku un šeit ir balkons, kur vakar mēs runājāmies pie svecītēm. Diezgan forši bija. Un te ir balkons, un te var visu no augšas redzēt. Te ir baseins, kur es tikko biju. It's a video. Karoči, mēs tikko aizgājām no šitā čalīšu mājas. Mēs it kā gribējām vēl vienu dienu palikt. Kaut kas nav, labāk. Kaut kas nav, labi. Mēs arī atvadījāmies ritīgi jocīgi. Nu, tur bija, jā, dīvaini nedaudz, tā kā, nu, nekas traks, nu, labi. Tagad šodien būs ļoti interesanti, jo viņam ir liela māja, viss ir, bet internets gan nav. Un mums tas ir nenormāli svarīgi. Jā, jo mēs tagad reāli nesaprotam vispār, kur mēs atrodamies. Tā mēs tiksim ārā no... Gaidām autobusu! Jā, pieturās vai paņem pavēlēt vienkārši klausīt avīzi. Avīzi, jā? Jā. Kas tur diez notiek? Jā, burkāni pa divu. Jetzt wird es Hunfurten einenehal. Mēs reāli esam veikalā, meklēt kasti, lai uzrakstītu, uz kuriem mums jābrauc. Pasek vienkārši. Apnīgi jau. Apnīgi viņam. Rekur ir kasti. Vienkārši paņem. Jā, tukši. Apie dirs es ņēmu. Nu, moši papēc. Es te prasīšu, kā ir kasti. It's the nick of the Eagle Double G. Snoop Dogg! You know I'm hopping with the D.R.E. Vienam nav vajadzīgi, ejam. Tā ir kasti. Nevienam nepajautāšu, vienkārši paņem kasti. Tas sākumā galvā diršti ir vācis, kas ņem apakaļ, es ņem kasti. Tikko mūs paņēma viens cilvēks, nopirkt mums saldējumu, mēs dosimies uz Šveici, tuvāk. Vismaz tuvāk. Ne? Mūs atkal aizved 130 kaut kur kilometrus tuvāk. Tu vēl aiziet prom no manis. Kā vēl tuvāk aiziet prom no manis? Mums aizved vēl tālāk, un mēs esam tuvāk atkal Šveicē, mūsu lielākajam punktam, kur mēs gribam nokļūt, bet te jau ir skati nenormāli traki. Es nezināju vispār no GoPro šito var redzēt, bet no mums tas ir vienkārši nenormāli slim. Tur vispār pa ceļam, kad mēs braucām ārprāts, tur bija tādi skati. Pirmo reizi kaut ko mūžā tāda redzēt. Reku nāk jau, Jurij. Jā, paprasīt, lūdzu. Jā, nekā. Fail, Jurim bija. Mums ir kalni, mums ir McDonald's. Kas vēl var būt labāk? Mums vispār izcili, mēs varam gulēt kalnos, mēs varam iet internetā pavēlēt McDonald'ā. Ja mums ir pilnīgā dirsā, mēs varam pāst pat McDonald'ā. Ar pirmo atved. Ar pirmo viņš nostopēja. Nu, nenostopēja, bet sarunāja. Kā saucās auto? Nē, bet
Stajanka, nu. Aizgāja paprasīt pirmo. Pirmo, davai, leciet iekšā. Ne, viņš sākumā teica, ka ķip, nē. Tā ir tik nenormāli karsts, tā ir 30 pārgrādi, tā ir nenormāli sūtīgs, nenormāli gaisa tāds savs. Nav tā kā Latvijā tāds nerāds. Šis normāli burgerītis maksā 1 eiro. Labais? Labāk. It kā labais, bet bieži nevajag. Viņš cenšos Nekad rakstīt. nepērciet planšetes, nekad mūžā. Tev arī piedod. Es neko neizdarīju. Nē. Huligāns, es teiktu. Tā viņš kastas zog, tā viņš vandālismu nodarbojās. Reāli, jūs ir profesionāls Es vienkārši. 4. reizi pēc kārtas viens pats dabūju braucamo mašīnu. Jā, viņš vienkārši aizgāja un atkal dabūja. Mēs Abiem. Un mums līdz vedīs 2,5 stundu, uz kurien, uz to pilsētiņu, kur mums vajag. Vienkārši izstiet. Kā tas jūras atcito muguru, tas bija vispār. Čels iet stoli. Jo mēs iegājām toltē, kur jāmaksā 50 centi, bet mēs negribējām. Ķipa klusām gribējām pa kluso ieiet un es nenormāli acidu. Muguru pa visu. Jā, un visi vienkārši dzirdēja. Jā. Mēs 2 stundu braukšam. Ej, tas ir nenormāli tā. Ej, stūks. Ej, Galvenais, ka viņam bija sieva, vīrs un vēl meitenīte un vēl ritiņa aiz muguras. Un vienalga viņi paņem, tāpēc, ka viņi, man liekas, arī ceļo. Viņi reāli, man liekas, zin, kā tas ir, kad viņi ceļo. Tagad maz pauzīt paņemsim, un mēs esam tādā vietā, kur vispār es nezinu, kā vispār pateikt. Ej, tu nost! Kas pa kalnu? Ej, tu nost! Reāli, es esmu tādā šokā, es nevaru, mēs vienkārši tuvojamies. Mums viss apkārt. Kas? Kameras satiekās vienkārši. Reāli tad ir? Pasties, visur apkārt. Nezinu, kur mēs šodien gulēsim, bet tas būs Kaut kas episks, es šis to pašu būtu teicis. Uzsties, kas pa Ej, mums ir pilnīgi abiem vienādi notēmēti. kas pa skatu. Nenormāls slīmi. What the... Tu neesi profesionāls fočētājs gadījumā? Karoči, mēs esam atbraukuši pilsētā. Meklēsim tagad, kur gulēt. Pasaka. Vienkārši pasaka. Ej, tu nost! Ak, Dievs, es jūtos, es nezinu, ko tā sapnī. Man tā liekas, ka te izskatās tumšāk dēļ tiem kalniem. Tā varētu būt. Jā, viņi... Bet tu redzēji pirmie to saulrietu? Ir nenormāli skaists. Mēs tūlīt būvēsim telti, jo tā sajūta, ka saskaksies lietus. Mēs tikko uzbūvējām telti, kaut kāda kempinga vieta. Te, protams, jāmaksā laikam cilvēkiem, bet mēs vienkārši paprasījām vienam, vai var blakus uztaisīt trailerim. Viņi atļāva, un tad reku mums ir telts. Un tā mēs tagad iesim uz pilsētu. Ir jau vakar. Iesim pameklēt kādu ūdeņtiņu, kaut ko ēdamās. Bet tā viss vienkārši lieliski. Nenormāli esam labu vietu atraduši. Akal bez somām ejam, nenormāli vērti. Tas ir vispār telšu pilsēta. Somas teltīm, pofīgi, uzticamies visiem. Tas ir gurķis, var viņš daudīt, tas dabīgi. Nenormāli kā šo gurķi. Bet viņu vajadzētu nomazgāt. Nē, viņš ir speciāli plēvēlīgs pie tīri. Nē. Viņš neko nesaprotam gurķiem, laikam. Es nezinu, vai tos kāds var redzēt, bet... Opa! Dabūju ūdeni. Es sargāju viņu gurķi. Es ceru, ka tu viņu nenolaidīsi. Bišķi. Kur aizies? Karoči, mums jāiet uz pilsētu, ir tur tā ir pilsēta. Ko es jums visu varu parādīt. Skaties, es un es. Jā, tu un tu. Es nezinu, vai var redzēt, bet mēs šobrīd esam uz kaut kāda lauka.
Mēs mēģinājām tikt tikai uz pilsētu, bet pašlaik ir tā, ka mēs kaut kas pa zibenai skalniem. Te ir žoks apkārt, un tad mums nāksies iet apakaļ. Mēs domājam, ka rītā tikai iesim uz pilsētu labāk. Bet, nu, kopumā es gribēju parādīt tikai pilsētu, vai var redzēt, tāpēc Juri izslēdz bišķi gaismu. Piespied man. Klik! Čalim iet ciet. Čalim iet ciet. Rikti grēl, rikti grēl, rikti... O! Jā, tā. Tā. Aiziet. Viss ir, mēs ejam gulēt, bet es vēl te bišķi riekstiņus uzēju. Tas želatīns jau guļ. Kaut kā nevar redzēt neko. Tagad neredz! Kas ir? Bildes. Ej, tu nos. Es vienkārši, es nezinu, kur es esmu. Wow! Wow, pozdi! Ej, tu nos!